Un vēl vienu reizīti labrīt visiem, kas pievienojas. Mums šis laiks ir tāds dubults svētku laiks, gan Latvijai svētki, gan arī neirografikas dzimšanas dienai par godu. Šajā nedēļā ir vesels 12 meistarklases. Es redzu, ka daudzi ir gājuši arī uz iepriekšējām meistarklasēm. Man liels prieks, ka ir tādi regulāri apmeklētāji. Tas nozīmē, ka pēc šīm meistarklasēm jūs būsiet profesionāļi, tas ir pilnīgi noteikti. Un no sākuma droši vien iepazīstināšu ar sevi, ar ko es neesmu pazīstama vēl. Es esmu Iveta Štalere un ar neirografiku nodarbojos daudzus gadus. No sākuma, kad iepazinos ar neirografiku, iemīlējos no pirmā acu uzmetiena, un tas tā daudziem notiek. Neirografika ievelk. 22. gadā kļuvu par speciālistu, un 24. gadā es aizgāju uz instruktoriem. Tas ir 9 mēnešu ļoti intensīvs kurs, un pašlaik 2 gadus, lai papildinātu savas zināšanas, prasmes, es esmu Pāvela Piskareva institūtā arī supervizori un palīdzu jaunajiem studentiem, tie, kur apgūst neirografikas kursu, kļūt par neirografikas instruktoriem. Jā, redzu, ka mums vēl pievienojas, un vēl mazliet par sevi. Ļoti regulāri neteiksim, ka vādu meistarklases vai mācu. Drīzāk es teiktu, ja cilvēkiem ir vēlme, ja viņi piesakās, tad es saku, jā, darām kopā un taisam šo meistarklasi, veidojam kādu grupiņu, kas grib mācīties. Tāpēc, ja ir vēlme pēc tam ar mani kopā pazīmēt, tad piesakieties. Manu sociālo tīklu nosaukums ir Iedvesmas šūpoles. Mani var atrast gan Facebookā, gan arī Instagramā. Un, kā jau es teicu, kā jau es pieteicu, nevis teicu, tad šodien zīmēsim sauli. Tāds ļoti saulains noskaņojums. Nezinu, vai jums ārā ir saulīte vai nē. Man pašlaik aiz loga tā kā mazliet dūmaka, mākonīši, bet vakar saulīte mani ļoti samīļoja. Es ceru, ka jūs arī. Tā, skatos, ka laikam tie, kuri gribēja, ir pievienojušies, un es varēšu jau pārslēgties arī uz otru kameru, tā, lai mēs varētu zīmēt. Tā. To viņi sapratīšu tā, lai ir man lapa. Tā, mani vajadzētu arī piespraust. Tā. Vādu mazliet tūlīt novākšu. Man vienmēr šis te ir mazliet izaicinoši, jo tehnika, tad, kad es sāku uztraukties, tehnika sāk mani neklausīt. Un par to es tā vienmēr satraucos, uztraucos. Vats man kaut kur jau aizbēga. Nu, labi, ja vats grib šādi, lai vats arī ir. Tā. Lūdzu, tehnika mana, nepievil mani. Jā, viss asumiņš ir. Var redzēt manu lapu? Nu, nē, lūdzu, asumiņu man lūdzu. Tā, viss kārtībā, ja?
mani var redzēt lapu. Pirmais, par ko padomāsim. Neirografikā ir diezgan daudz tādu stabilu, ja tā var teikt, ideju par zīmējumiem, ko mēs zīmējam, ja mums ir kāds konkrēts nodoms. Piemēram, ja mēs gribam iet uz kādu mērķi, tad viens no variantiem ir zīmēt zvaigznes. Mērķu zvaigznes zīmēt. Pieņemsim, parādīšu, kāds izskatās. Tātad mums ir mērķu zvaigžņu zīmējums. Ja? Tie ir mērķi, uz ko es eju. Ja es gribu sajust rezultāta efektus, tādus, tad iespējams, ka es gribēšu zīmēt salūtu. Tas ir no mērķa. Tātad es esmu aizgājusi līdz mērķim, un man galvā pilnīgi ir salūts no šīs sajūtas. Tur viss notiek, uz visām pusēm iet ugunis, tāds uzliesmojums. Un Pāvils Piskarevs ļoti bieži runā par salūta efektu. Tas, starp citu, ir arī pirmais viņa zīmējums neirografikā. Viņš stāsta, ka pirmais, ko viņš ir uzzīmējis, tas tiešām ir salūts. Bet tad, kad šis wow efekts pāriet pēc mērķa sasniegšanas, tad mēs nonākam pie saules. Un saule ir rezultāts. Tātad mēs nonākam pie tāda rezultāta, kur vairs nav šis haosas, nav hausa sajūta, bet ir tāda stabila iekšēja sajūta. Es esmu nonācis pie mērķa, es esmu to sasniedzis un es tagad baudu šo rezultātu. Un tas, ko es šodien piedāvāšu zīmēt, ir saule kā rezultāts. Tātad saule rezultāts. Kā es jūtos tad, kad es esmu sasniegusi mērķi. Un tagad es piedāvāšu ieskatīties savā iekšējā pasaulē un padomāt, kurš mērķis man pašlaik būtu svarīgs, uz kuru mērķi es pašlaik gribētu iet. Tam nav jābūt lielam mērķim. Tas var būt arī neliels mērķis. Pavisam mazus mērķus varbūt ne, bet tādus vidējus mērķus, kas varētu būt svarīgs. Un mēs mēģināsim aprakstīt, uzrakstīt uz lapas, kā es jūtos, kad es šo mērķi esmu sasniegusi vai sasniedzis. Tagad sev noskaidrojam mērķi, jo šis mērķis būs arī zīmējuma tēma. Varbūt jūs visu nedēļu zīmējat vienu tēmu, tādā gadījumā ņemam to pašu tēmu un skatāmies, kā mēs varam pieskaņot ar domu, ka tas ir mērķis. Varbūt jūs šodien piedalīsieties visās 3 meistarklasēs. Tad domājiet tā, lai būtu kopīgā tāda tēma. Varbūt jūs šo mērķi varat izzīmēt visās 3 reizēs. Neirografikā mēs nezīmējam lielākoties bez tēmas parasti. Tēma ir viens vārds vai tāds ļoti īss formulējums. Es sev formulēju mērķi kā darbs. Es formulēju sev mērķi kā darbs.
Un tagad, lai noskaņotos zīmējumam, piedāvāju apmēram 2 minūtes. Es neuzņemšu laiku. Mēs nerakstīsim 20 vārdus 20 minūtēs, bet apmēram 2 minūtes es piedāvāju padomāt un uz lapas uzrakstīt, kā es jutīšos, kad es šo mērķi būšu sasniedzis. Kāds es būšu, kas būs izmainījies manās iekšējās sajūtās, varbūt ārpusē kaut kas būs izmainījies. Tāpēc, jo galu galā mērķis mūs izmaina un arī ceļš uz mērķi mūs izmaina. Mēs nevaram būt tie paši, kas bijām pirms tam. Labi, tad apmēram 2 minūtes uz lapas mēģinām rakstīt, kāds es būšu, kad es būšu sasniedzis mērķi. Pāvils Piskarevs pēdējā laikā raksta arī šos te vārdus ar marķieri, nevis ar pildspalvu. Līdz biezajam marķierim es vēl neesmu nonākusi, es ņemu un rakstu ar melno. Jā, sākam. Kā es jutīšos, kāds es būšu, kad mērķis būs sasniegts? Jā, apmēram 2 minūtes ir pagājušas, plus mīnus. Vārdus mēs varam arī neskaitīt. Šoreiz tas nav obligāti, jo mēs rakstījām šīs savas sajūtas, mēs aktivizējām neironus tā, lai varētu pēc tam darboties. Un mēs, protams, varam apskatīties, vai ir kādi vārdi, kuri atkārtojās, kurus es gribētu izcelt kaut kādā veidā. Piemēram, es uz saviem vārdiem skatos un domāju. Sākumā vārdus rakstīju ar mazo burtu, sākot pēc tam ar lielo burtu un tādus pārliecinošus vārdus. Tas man daudz nozīmē. Šos te vārdus tālu neliekam, tie mums noderēs tad, kad mēs nonāksim līdz kompozīcijai. Vai varam sākt zīmēt? Esam ar savu tēmu tikuši galā, esam aktivizējuši
tēmu un varam sākt. Protams, ja saulē ir ļoti šie dažādās nozīmes, dažādas simboliskās nozīmes, un dažādām tautām ir par sauli dažādi uzskati, bet lai gan man ir jāsaka, ka laikam plus mīnus arī vienādi uzskati, līdzīgi uzskati, ja tā var teikt. Sākot jau ar seno Ēģipti, kur ir dievs Rā, senā Grieķija, Apollons, Hēlijs, gaismas, harmonijas, saprāta simboli, dievišķā klātbūtne, saule, kas ienes cerību, atzimšanu, laika ritējumu, dzīves ciklu. Saule mums ir arī iekšējais spēks, izaugsme. Tāpēc saulē ir ļoti, ļoti daudz dažādas nozīmes, un tāpēc mēs izvēlamies apli kā centrālo. Tātad zīmēsim sauli. Saule mums ir liela, visaptveroša. Varam pārbaudīt sauli, kur mēs centrā lielu, tādu skaistu apli. Un es piedāvāju sākumā neņemt melnu. Mēs ar melnu strādāsim, mēs šo sauli iezīmēsim pēc tam ar melnu, bet sākumā paņemt gaišāku. Sākumā paņemt gaišāku marķieri, iezīmēsim saules ideju, saules kontūru, un tad pārvilksim, tad ar sauli arī strādāsim. Tāpēc pirmais, ko darām, ir uzzīmējam sauli pilnību, apli, dievišķo. Es paņēmu tādu mazliet oranžīgu krāsu. Es zinu, ekrānā izskatās varbūt mazliet brūngana. Tāda ir mana saule uz apļa formā uz lapas. Un saulē piederās arī stari. Tāpat kā salūtā starus sākotnēji zīmējam šādus tā kā pusaplīšus. Tūlīt mēs arī šos starus izveidosim, neirografēsim. Saule kā mans rezultāts. Rezultāts, pie kura es esmu nonākusi savā tēmā. Es iedomājos, kā ir, kad es jutīšos. Kā es jutīšos, kad es būšu šo rezultātu sasniegusi. Pašlaik tā saulīte izskatās mazliet tā kā bērnišķīga, tāda stūraina. Protams, mēs to viņu arī neirografēsim, bet man ir sajūta, ka tomēr laikam man staru pietrūkst. Es gribu vairāk starus, un tas nozīmē, ka es papildināšu tomēr. Es papildināšu, ielikšu vēl vienu rindu stariņu, lai gaismas ir vairāk, mums ir pavasaris, gribās saules gaismu. Tas nekas, ka pašlaik viņš izskatās tāds mazliet olveidīgs. Nezinu, kāpēc, laikam lieldienas vēl tepat nesen bija, un ka es iedomājos, kāpēc par olām, par olu čaumalām, bet laikam jau neviens simbols neatnāk tāpat vien. Protams, ka no olas izšķiļas kaut kas jauns, un iespējams tāpēc es arī iedomājos šo olas simbolu, ka šīs te olas čaumaliņa ir palikusi
Jā, tagad man šķiet, ka manai saulītei ir pietiekami daudz staru, un es mazliet ar gaišo marķieri es neirografēšu šos starus. Uh, Melšos jau enerģiju, jau domāšu, kā tas ir būt sasniegušam mērķi un justies kā saulē. Es jūtos kā saule, iekšējā saule ir kaut kur ķermenī. Atceramies ik pa laikam pārbaudīt, kā mēs jūtamies. Vai jūs varat sajust ķermenī savu iekšējo sauli, tādu uzvaras sauli? Jūs esat tikko sasnieguši savu mērķi. Šis ir rezultāts. Es tā jūtos. Es jūtos kā saule. Es arī mazliet neirografēšu iekšējo apli, savu saules apli. Pagaidām zīmējums izskatās schematisks, bet es jau smeļos enerģiju. Es jau no savas saulītes smeļos enerģiju. Es jūtu to iekšējo siltumu, kas ir. Jā, ja jūs esat pārbaudījuši savu ķermeni, paskatījušies, kur jums dzīvo jūsu iekšējā saule, kur viņa staro, jūs varat arī pārbaudīt savas emocijas, kā jūs jūtaties, skatoties uz sauli, kad esat savu mērķi sasnieguši. Varbūt tas ir prieks, varbūt lepnums. Lepnums par sevi, lepnums par to, ka jums uzticēja citi to darīt. Tas, protams, atkarībā no mērķa. Varbūt jūs varat arī noķert tēlu, ar ko jums saulīte pašlaik asociējas, kas ir nākamais asociāciju ķēdītē. Kad esam ar savu sauli parunājuši mazliet pabaudījuši saules enerģiju, tad piedāvāju iet saules iekšpusē. Saules iekšpusē mēs zīmēsim neirolīnijas un paskatieties, kurus vārdus jūs rakstījāt savā tēmā. Jo mēs rakstījām vārdus vai tādus vārdu savienojumus, varbūt kāds teikums rakstīja. Kā jūs jutīsieties, kad mērķis būs sasniegts? Un mēs šīs neirolīnijas arī ievilksim. Kā es jutīšos, kad mērķis būs sasniegts? Es jutīšos radoša. Pilnīgi noteikti manī ir šis radošais. Iedvesmota. Ja mana tēma ir darbs, es, protams, gribu, lai es savā tēmā esmu iedvesmota. Motivācija. Man ir ļoti svarīga motivācija. Jā, motivēta. Atvērta jaunajam. Jūs, protams, skatieties savā sarakstā, kas jums bija svarīgs, kā jūs jutīsieties. Es saucu savas vērtības, savas iekšējās sajūtas. Lojalitāte. Man ir svarīga lojalitāte. Tāpēc es noteikti ievilkšu lojalitātes līniju. Pārliecināta par sevi, ideju pārpilna, radoša, motivēta.
atvērta, piepildām savu saulīti ar mēru līnijām. Jā, un es kāpēc man nāk arī vārds atvieglota. Varbūt arī. Varbūt šis te jaunais darbs, kas ir mans mērķis, varbūt atvieglota. Jā, es to izdarīju, atvieglota. Varbūt arī. Es gribu būt smaidīga, jā. Pilnīgi noteikti smaidīga. Piederīga. Piederība. Jā, piederība man arī ir svarīga. Man ir pietiekami neirolīniju. Es skatos uz savu saulīti un es jūtu, ka man pietiek. Un tas, ko es tagad darīšu, es ņemšu melno marķieri un šīs līnijas padarīšu redzamākas. Pierēdzes arī vēl vairāk varbūt neirografēšu. Es sākšu ar stariem, iziešu cauri, vēl vienreiz pārdomāšu mans mērķis, ko es gribu sasniegt, kā es gribu justies. Katrs stars, tas ir kāds mazs notikums pie mana mērķa, kā es gāju, atspoguļot ceļu, ko es izdarīju, tie ir kādi mazi notikumi. Neirolīnijas mums ir vijīgas, bioniskas. Cenšamies saulītes starus veidot tādus vijīgus, tā, lai var just, ka enerģija plūst. Pavasara saules stari nenotverami. Redzu, kā veidojas mana saulīte, atdzīvojas vēl vairāk. Izeju cauri visam. Un tas marķieris, ar ko es sākumā zīmēju, tas ir ienes tādu krāsas enerģiju. Es, protams, ka pievienošu pēc tam nākamajos posmos vēl krāsu. Un es izvelku arī neirolīnijas, tās, ko es iezīmēju iekšpusē. Pastiprinu šīs neirolīnijas ar melno krāsu, ar melnās krāsas marķieri. Varbūt ne visas neirolīnijas pašlaik jums liksies svarīgas. Varbūt ar melno krāsas marķieri jūs atradīsiet jaunu ceļu kādu. Pavērojiet, paskatieties, kur jūs ved, kur ved roka. Protams, ka neirografikā mēs rokai neļaujam tā atbrīvoti kaut kur iet pašai par sevi. Mēs roku vadām, bet līnija iet tur, kur mēs negaidām, izvēlas jaunus ceļus, veido jaunas neironu kontūrus, jaunu redzējumu, jaunus ceļus. Tā paskatījos, pamanīju, ka gribu iet pa vecajām sliedēm. Kaut kur ir kāds mazliet netik neirografisks ceļš.
Tūlīt mēģināšu arī pielabot. Jā, un skatos, ka ar melno man kaut kur cik tāda izskatās. Ne tā kā es pirms tam vilku ar šo te oranžīgo. Kaut kur kaut kas ir pamainījies. Tāda enerģija ir atnākusi cita. Tā, paskatīšos, kāda ir sajūta, vai es ar melno vēl gribu iezīmēt kādu līniju. Tā. Varbūt vēl šeit. Junēra grafikā, protams, līniju skaits nosaka rezultātu. Ja mēs uzvilksim dažas līnijas, rezultāts, protams, ka būs, bet, ja mēs uzvilksim 120 līnijas, skaidrs, ka rezultāts būs pavisam cits. Cik daudz mēs darba ieguldām zīmējumā, tā mēs arī saņemam atpakaļ. Tā, man ir sajūta, ka man līnija pietiek. Es ieelpoju, izelpoju, pārbaudu, kā es jūtos, skatoties uz savu saulīti, cik daudz tur ir enerģijas. Un nākamais nopaļosim stūrīšus saulītes iekšpusē. Es no sākuma iziešu cauri ar melno marķieri, paskatīšos, ko es gribu nopaļot, kurus stūrīšus. Un pēc tam es ņemšu to gaišāko, ja man kaut kur līnija vēl nebūs tāda apaļa, skaista, līdzena, bet palikusi asa, es paņemšu arī ar savu oranžo marķieri, ar saulītes marķieri. Tā, es, ja nu kāds mums ir cilvēks, kurš zīmē pirmo reizi neirografiku, ātri parādīšu, ko nozīmē nopaļošana, stūrīšu nopaļošana. Tātad, ja mums krustojas divas neirolīnijas, tad mums krustpunktā veidojas asas stūrīši. Asas stūrīši vienmēr ir briesmas, konflikts, un lai prātu nomierinātu, ka viss ir labi, ka nevajag baidīties, ka mēs varam iet uz savu mērķi un dabūt šo rezultātu, šo sajūtu, mēs stūrīšus nopaļojam. Mēs izdarām tā, lai tur nebūtu asumiņa. Vienīgais apaļošana, nepareizā apaļošana ir šāda. Apaļošana nenozīmē iezīmēt aplīti. Ja, tas nav iezīmēt krustpunktā apli. Pirmkārt, izskatās nevisai skaisti. Otrkārt, tur veidojas vēl stūri, vēl konflikti, un tāpēc no tā mēs izvairāmies. Tā, mēģinam nopaļot krustpunktus, kur redzam ārpuses stūrīšus vai saulē atstājam tā, kā ir. Stāri mums vēl ir vajadzīgi. Mēs arī iesim ārpasaulē, apgūsim telpu ārpus saulītes. Pašlaik iekšpusi nopaļojam, kur redzam
tā lai mums ir harmonisks darbs. Mēs varam pārvilkt arī līnijām vēl vienu reizīti pāri, nostiprinot ceļu, nostiprinot savas tās īpašības, ko mēs esam ieguvuši, kad esam nonākuši pie mērķa, kādi mēs esam, kādi mēs gribam būt. Nostiprinām, pārvelkot līnijas. Pārvilkt līnijas vienmēr var, vienmēr iziet to pašu ceļu, paskatīties, jā, man tas patīk. Es gribu būt darbīga, es gribu būt kreatīva. Es runāju par sevi, par tām īpašībām, ko es ieliku savā zīmējumā. Nebaidāmies arī, ja līnijas paliek resnākas, redzamākas. Varbūt tieši tas jūsu tēmā ir svarīgi, kļūt redzamākam. Tā, lai tiešām ir. Stūrīšu apaļošana vienmēr ir tāds divējāds process. No vienas puses ļoti meditatīvs, ievelkošs, ja ir daudz līniju, tas var diezgan ilgi būt, kamēr nolīdzina stūrīšus. No otras puses, cilvēki, kuri tikko ir sākuši zīmēt, mēdz arī ar stūrīšu noapaļošanu sajust trauksmi, arī pretestību. Ko es te tagad daru? Stūrīšos, dzīvojos. Pretestība ir ļoti laba. Tas nozīmē, ka tēma ir svarīga. Ja mēs pārvaram šo pretestību, aizejam, izdarām līdz galam. Tā izskatās, ka es savus melnos stūrīšus esmu apmēram nolīdzinājusi, ja vēl kādu ieraudzīju. Protams, es paņemšu arī savu oranžo, paskatīšos, varbūt man kaut kur oranžo vajag nolīdzināt, un man vajag, es jūtu. Pielikšu klāt, nolīdzināšu. Pārvilkšu varbūt kaut kur melnajam pāri, kuras pievienoju. Ja mēs pēc tam, kad iesim krāsā, tad skaidrs, ka jums, ja jūs darījāt tāpat kā es, ja jūs ņēmāt šos divus marķierus, tad tas, ko jūs darījāt tagad sākumā ar citas krāsas marķieri, tas integrēsies zīmējumā. Jums jau krāsa ir, šī krāsa jau dod enerģiju. Sajūtiet vēl vienreiz savu ķermeni, paskatieties, kā ķermenis jūtās, kad jūs nolīdzinat, kad jūs ejat pa saulītes iekšpusi. Tā ir jūsu iekšējā pasaule, ko mēs pašlaik nolīdzinām, kur mēs staigājam, mēs pieskaramies ar marķieru galiņu, pieskaramies. Un, jāsaka, es smaidu. Es zīmēju un smaidu. Jau es tiešām. Ja sākumā man likās, nejūtu vēl tik ļoti saulītes enerģiju, tad tagad šī enerģija ir nonākusi tā tiešām.
līdz sirdī un smaids rāda. Jā, ir, tiešām ir. Ja iekšpusi vajag nolīdzināt, es melno iekšpusi nelīdzinu, es līdzinu savu oranžo. Man gribas to oranžo mazliet pielīdzināt, un es oranžo arī līdzinu iekšpusītē. Melno man negribas, bet skatieties pēc savām sajūtām, jo zīmējums nav galvenais. Galvenais ir jūsu sajūtas. Cilvēks vienmēr ir svarīgāks, cilvēka iekšējā pasaule ir svarīgāka par zīmējumu. Vienmēr ir jāvēro, kā jūs jūtaties. Tā. Es būšu tikusi galā. Es, protams, ka vēl piestrādāšu pie šī, bet tas minimums man šķiet, ka man ir tā sajūta, man ir tā doma, ka es varu iet arī ārpusē. Es esmu tikusi pie savas iekšējās gaismas. Man ir manas īpašības, ko es gribu sajust, un es varu dot citiem. Un, lai dotu citiem, mums ir jāiet ārpusē, fonā. Un es velku tajās vietās, kur man šķiet, es velku neirolīnijas ārā, kuras jūtu, es varu dot šo sajūtu pasaulē. Manī ir iekšējā sajūta, gaisma, spēks. Jā, es varu dot ārpusēji, es varu dot citiem cilvēkiem. Es varu iziet ārā, var vilkt no jebkuras saulītes vietas. Saulītei nav tāda viena vieta, no kurienes nāk gaisma, no kurienes nāk siltums. Tas var būt no staru galiņiem, varbūt tur, kur jūs izvilkāt no neirolīnijas iekšpusē, kur viņas iziet tā kā līdz saulītes malai. Skatieties, kāda ir tā iekšējā sajūta, no kurienes jūs varat iet ārā pie citiem cilvēkiem, varbūt pie citiem notikumiem, varbūt vēl pie kāda mērķa. Elpojam, ja vajag, protams, dzeram ūdeni. Es pagaidām atstāšu tik daudz neirolīnijas, jo mēs vēl pa malām zīmēsim figūras. Es piedāvāju strādāt ar apļiem un papildināt šeit apkārt saulītei, kur mūsu iekšējā gaisma aizies. Tātad rezultāts izstaro šo iekšējo gaismu un kur mēs to iekšējo, kam mēs šo iekšējo gaismu atdosim, kas būs ieguvēji. Jo no mērķa sasniegšanas ne tikai mēs esam ieguvēji, ieguvēji ir arī citi apkārtējie. Un es iezīmēšu ar apļiem šos te apkārtējos, kas varētu iegūt no manas gaismas. Tie var būt cilvēki, tie var būt notikumi, tie var būt projekti, kādi tālējoši, kaut kas vairāk. Bet nu skaidrs, piemēram, viens no maniem, kurus noteikti domāju, mana ģimene. Un es savu ģimeni arī iezīmēju. Man vistuvākie cilvēki, kas būs ieguvēji no manas gaismas, no manas transformācijas, no tā, ka es savu mērķi esmu sasniegusi. Un tas, ko es domāju par darbu,
Jā, es droši vien pilnīgi noteikti iezīmēšu arī savus darba biedrus. Man šķiet šeit mani darba biedri, kas būs ieguvuši kaut ko vairāk. Es apli neirografēju uzreiz. Cilvēki, kas ir saistīti ar darbu kaut kādā mērā. Tā, es domāju, ka ieguvēji pilnīgi noteikti būs. Jā, nē, es tomēr zīmēšu. Skaidrs, ka no šīm te manām transformācijām iezīmēšu šeit ceļojumus, ģimene ceļojumi, jo, ja notiks tā, kā es esmu plānojis, kā es esmu izdomājusi, tad es pilnīgi noteikti daudz vairāk laika varēšu veltīt ģimenei un savam vaļaspriekam ceļojumiem. Jā, es skatos uz savu apli un domāju, redz, kā man iznāca, ka ceļojumi ir gandrīz tikpat lieli kā ģimene. Tas nozīmē, jā, ieguvēji būs visi. Tā, ko man vēl gribas iezīmēt? Kas vēl iegūst no manas gaismas? Es iezīmēšu laikam tomēr arī, jā, pašlaik samulsu, vai es tā gribu, vai es negribu. Nē, es gribu. Es gribu, jo ieguvēji noteikti būs arī mani kursu apmeklētāji, studenti, tie, kas pie manis mācās to vai to, kaut ko. Tas varētu būt tāds aplis. Man izskatās, ka mani apļi ir diezgan vienādi. Es kā saulīte dodu. Es iezīmēšu arī savu māju, jo tas ir saistīts. Mana māja būs ieguvēja. Tiešā dzīves vieta, jā. Jā, iezīmēju savu māju. Padomāšu, vai es vēl kaut ko gribu iezīmēt, kas vēl no manas gaismas. Un varbūt vēl kaut kas atnāks. Varbūt vēl būs kaut kas. Jā, un tagad es esmu gatava vēl papildināt zīmējumu ar neirolīnijām, kas iet ārpusē. Jo es gribu cauri saviem apļiem vēl iezīmēt neirolīnijas, vairāk savienoties, vairāk enerģijas dot, jo es velku no sevis. Ja šīs neirolīnijas velku no sevis, es dodu to enerģiju. Protams, enerģija plūst arī pretējā virzienā no apļiem uz mani, caur mani. Bet pagaidām es gribu vairāk neirolīnijas ievilkt, tā lai tiešām savienotu savu enerģiju ar apļu enerģiju. Un vēl skatos, ko vēl es varētu šeit ievilkt, kurā vietā vēl man prasās neirolīnijas, kas iziet. Varbūt pie tā, ko es neesmu iedomājusies, varbūt vēl ir kādi notikumi, vai cilvēki, vai projekti, vai darbi, varbūt lietas, kam es varētu vēl veltīt savu gaismu, uzmanību. Paskatos, cik man pašlaik vajag neirolīniju. Tā, skatos, ka man šeit neirolīnija ir vairāk, ka vajadzētu harmoniskāk, tātad es pievilkšu vēl arī šeit, tā lai zīmējums ir harmonisks.
lai man enerģija plūst harmoniski. Tā, skatīšos, kur vēl. Jā, man šķiet, ka man pagaidām pietiek, un ķeramies atkal pie stūrīšu nolīdzināšanas, kur mums ir krustpunkti jaunajām līnijām, kur mēs esam vilkuši. Tur mēs arī nolīdzinām. Protams, tas atkal prasa kādu laiku. Un, protams, ka mēs jebkurā brīdī varam pievilkt vēl kādas neirolīnijas, vēl kādu apli klāt. Varbūt mums ienāk vēl kāda ideja prātā, ko mēs esam aizmirsuši. Starp citu, mēs jau varam arī ievilkt apli, kurš tieši tā arī saucās, kuru tieši tā arī var nosaukt. Es vēl nezinu, kam šis mans jaunais iekšējais stāvoklis, šī mana gaisma varētu noderēt. Varbūt visums piespēlēs kādu jaunu ideju, jaunu projektu, jaunu cilvēku, kam es esmu vajadzīga ar savu šo te iekšējo stāvokli, pārliecību. Jā, es tā arī izdarīšu. Ielikt ne pārāk lielu, ielikšu šeit. Kāds, kuram es esmu vajadzīga, šāda. Jā. Lai man ir šāds aplis, kāds, kuram es nesīšu. Tu, mēs būsim noderīgi viens otram. Tā, lai es varu nevis noslēgties, bet nest pasaulē to, kas manī ir, to, ko es varu dot. Ja mēs skatāmies dabā, protams, saule dod, nešķiro, šim došu, šim nedošu. Arī ar savu iekšējo gaismu var dalīties tāpat, ar savām jaunajām prasmēm, zināšanām, neslēpt, kā latvieši saka, neslēp sveci zem pūra. Jā, dalīties, un es jūtu šo te enerģiju par domu, par dalīšanos, kas var būt noderīga dalīties. Tas man dod vēl vairāk iekšējo prieku. Es ceru, ka jums arī ir šīs sajūtas, ka jūs esat saules, kas var dot. Ka ne tikai man, bet arī jums ir iekšējais pavasars. Un, ja jau mēs runājām par mērķiem, jūs ar šo savu zīmējumu parādāt visumam, jā, es jau esmu sasniegusi savu mērķi. Es jūtos labi, izcili. Un tur, kur ir mūsu uzmanība, protams, tur arī enerģija. Jo vairāk es uzmanības pievēršu kādam jautājumam, jo vairāk tur enerģija aiziet. Un pašlaik es visu savu enerģiju esmu pievērsusi savu mērķa realizēšanai un sajūtai. Tā. Nokaļošana nav ātrs process, sevišķi, ja jums ir daudz līnijas.
Es skaidri zinu, ka es pēc tam, pēc nodarbības vēl palikšu ar zīmējumu. Zīmējumu, protams, ka papildināšu. Kaut kur pievilkšu klāt, noteikti ar krāsām vēl pēc tam strādāšu. Jo ar zīmējumu mēs varam strādāt pēc dienas, pēc gada, papildināt. Ja ir kādi zīmējumi, nemetiet ārā. Citreiz saka, ka zīmējums ļoti nepatīk, saplēsu, sadedzināju un vēl. Nē, zīmējumā ir enerģija. Nemetam ārā savu enerģiju. Varbūt var izdarīt tā, ka pēc tam, pēc kāda laika papildināt, pievilkt kādas līnijas, pievilkt krāsu. Beigās izrādās, rezultāts ir fantastisks. Lai gan sākumā likās, ka nē. Man pašai ir ļoti spēcīgs iekšējais kritiķis, un es dažreiz par saviem zīmējumiem skatos un briesmīgi. Un tā man iznāca ar kādu zīmējumu. Es biju pirms laika uzzīmējusi, un mans iekšējais kritiķis teica ārprāts, ārprāts, ārprāts. Gribēju šo zīmējumu publicēt savā sociālo tīklu lapā, un beigās es nenopublicēju. Es postu uztaisīju, es ierakstīju, šeit bija jābūt zīmējumam, bet atstāju tukšu. Šo te vietu atstāju tukšu. Un kā jūs domājat? Pēc 2 mēnešiem atšķiru vaļā savu piezīmju bloku, kur es esmu zīmējusi, un es skatos uz to zīmējumu un domāju, kas man viņā nepatika, kāpēc es nenopublicēju, kāpēc ierakstīju, jo man likās labs zīmējums, kurš parāda visu manu tā brīža stāvokli, kā es jutos. Tā ka var gadīties arī šādi, ka pēc laika, ar laika distanci mēs paskatāmies un izrādās mēs ieraugām kaut ko pavisam citu. Es esmu nonākusi līdz tam, ka es iešu ar krāsu. Nezinu, kā jums ir tie, kas zīmē man līdzi, vai esat gatavi krāsai. Bet katrā gadījumā, pat ja jums iet lēnāk, tad nākamais posms ir krāsa, un nav jau obligāti jāiet reizē kopsolī. Krāsa var būt jebkura. Krāsu mēs varam izvēlēties atbilstoši saules tēmai, un man liekas, ka es tā arī darīšu. Es ņemšu tomēr tās saules krāsas, vai arī krāsu var izvēlēties jebkuru, kas pašlaik šķiet aktuāla. Es strādāju ar teksta izcēlējiem sākotnēji, tos lielos laukumus iekrāsoju plūsmās ar teksta izcēlēju. Un pēc tam, kad es esmu dabūjusi šo pirmo efektu no teksta izcēlējiem, jo teksta izcēlēji dod tādu tūlītēju ātru efektu, jo tas ir tiešām ļoti ātri, tad es strādāju ar zīmuļiem. Es pat īsti neteiktu, ka tas ir stilizācijas posms, bet es jau tajā pirmajā arhitipēšanas posmā mēdzu lielos laukumus iekrāsot ar teksta izcēlējiem un pēc tam uzreiz ķerties pie zīmuļiem. Man dažreiz liekas, ka tas ir tāds tīri praktiskais apsvērums,
jo labu teksta izcēlēju, labiem teksta izcēlējiem nav tik liela manā izpratnē krāsu palete. Man pietrūkst. Vai arī man vienkārši ir jāmācās jaukt krāsas un skatīties, kas sanāk. Nekrāsojam kā mozaīku, ejam cauri plūsmās, kur mūs ved plūsma. Jo šis ir posms, kad mēs apvienojam lielus laukumus, kad mēs apvienojam fonu ar savu figūru, kad mēs savu ideju savienojam tādā vienā lielā veselumā, ko mēs esam ielikuši zīmējumā. Tā, skatīšos, kur man vēl dzeltenais iet. Kaut kur, kaut kā šādi. Tā, man vajag vēl tomēr dzelteno šeit. Laikam jau saulīte tomēr lielākoties prasa dzelteno. Tā. Laižam krāsu fonā, lai krāsas enerģija savieno mūs ar apkārtni. Skatāmies, lai arī saule nepazūd, es saulītes starus, lai viņi man nepazūd, paskatīšos, pakrāsošu mazliet ar oranžīgo, mazliet tādu tā kā tumšāku, lai man tā saulīte nepazūd. Krāsas mēs, protams, ka varam jaukt. Mēs varam laist krāsas vienu pāri otrai. Un saulītes starus tūlīt pamēģināšu akcentēt. Nav tā, ka krāsai ir jāiet precīzi pa līnijām. Nē, krāsa iet pāri. Nav jābūt uz milimetru precīziem. Krāsa plūst. Kāpēc, ka viņa nevarētu plūst savādāk, nekā mēs esam iedomājušies? Krāsai obligāti ir jāplūst pa melnajām līnijām. Nē, tā pilnīgi noteikti nav. Tā. Paskatīšos, kur man vēl vajag. Jā, žēl, diemžēl man, laikam mana kamera tik skaisti nerāda visas manas krāsiņas. Es, protams, ka ielikšu savu gatavo zīmējumu pēc tam albumā, un tad tās krāsas labāk varēs redzēt. Nevienmēr šādi var redzēt to īsto spilgtumu. Man ir spilgts, es pati sevi redzu tādu spilgtu, ar kārtīgiem tādiem ugunīgiem galiņiem, kur mana enerģija iet uz visām pusēm. Tā. Ja es redzu savu enerģiju, tad man enerģija droši vien krīt arī ārpusē. Tā. Jāmēģina noskaņoties, jāmēģina saprast, ko es vēl gribu ielikt iekšā, kur mana enerģija iet. Tā. Kur plūst.
Tā, un izskatās laikam, ka es ņemšu zīmuļus, tās pamatlietas ar marķieris esmu ielikusi iekšā. Un galvenais, ko Piskaries saka, ir tas pirmais efekts, pats, tā lai atvainojos par tādu ne īpaši literāru izteicienu, lai iesit pa smadzenēm. Tā, lai mēs tiešām redzam, sajūtam krāsu enerģiju, tā, lai mūsu tēma tā ātri uzpildās, un tad mēs jau varam strādāt tālāk arī ar citām krāsām, ar maigākām varbūt. Tā, oranžais. Oranžais man ļoti pēdējā laikā uzpilda ar enerģiju, tāpēc es arī izmantoju oranžo krāsu. Bet skatieties, kura krāsa jums šķiet piemērota jūsu pašreizējiem iekšējiem stāvoklim, ko jūs gribat izmantot. Nav tā, ka jāņem ir saules krāsas. Tā var būt jebkura zaļa, zila, violeta. Jūsu zīmējums, jūsu sajūtas. Jā, galvenais krāsas izmantojam tā plūstoši. Ejam cauri. Tā, mans zaļais kamerā izskatās ļoti jocīgi, tāds purva brūns. Nu jā, labi. Bet galvenais, ka es redzu savu zaļo. Es ņemu enerģiju no sava zaļā. Es vēl kaut kur iet šeit. Tā. Otrā pusē ļoti gribas zilo. Un es teiktu, ka es gribu savu zilo mazliet ielaist arī saulītē. Jā, zils, gaiši zils, kā vējš, kā kaut kas jauns. Atnes jaunas plūsmas, jaunas idejas. Un es ar šo te gaiši zilo izeju pasaulē. No saulītes eju tālāk un savas jaunās idejas iznesu ārpusē. Dalos ar tām. Ja? Sajūtu šo dalīšanās prieku. Elpoju. Ja vajag, dzeram ūdeni. Atceramies pārbaudīt, kā jūtamies. Vai viss ir kārtībā? Elpošana un ūdens. Es jūtu, ka man enerģija, baigi sarkani. Tā gan laikam arī ir vakardienas saulīte, neslēpsim, ja? Bet tas, ka baigi deg, krāsošana, arhetipēšana dod vismaz man vienmēr šo efektu, kad es kļūstu par sārtvaidzīti. Tā ka enerģijas plūsma ir ļoti, ļoti spēcīga.
elpoju. Pāvils Piskarevs gan pēdējā laikā ir ieviesis tādu skaļo nopūtu variantu. Viņš vienmēr saka, vajag zīmējot, strādājot, ik pa laikam tā riktīgi elpot, nopūsties tā, ka to var dzirdēt visi. Un viņš tā arī dara. Un Pāvils Piskarevs lieto vārdu baudpilni. Baudpilni. Mēs izbaudām to, ko mēs darām, un mēs baudpilni nopūšamies, baudpilni elpojam. Jā. Man šķiet, ka es pagaidām šādi atstāšu. Es papildināšu pēc tam un kaut kad pēcpusdienā ielikšu arī albumā, lai jūs redzētu, saprastu, kā beigās izskatās krāsas, ko es esmu izmantojusi, kā man šīs krāsas iet. Jo tas, ko es pat laiku daru, es eju ar rozā un skaidri redzu, ka kamerā nekāda rozā nav. Tāpēc pilnīgi noteikti ielikšu savu zīmējumu. Pēc tam tā, lai var saprast, ko es esmu darījusi. Tā, man šķiet, ka es ar savu sauli esmu apmēram tikusi galā. Es gribētu pāriet pie lauka līnijām. Man ir arī baltā krāsa palikusi kaut kur. Saules es aizkrāsojusi visu. Baltā krāsa man ir palikusi mazliet. Es paskatīšos, varbūt es vēl gribu pielikt klāt, bet baltā krāsa arī ir krāsa. Nav tā, ka viss ir pilnīgi viss ir jāizkrāso. Mēs drīkstam atstāt baltu. Baltais dod elpu, dod brīvību. Un es esmu nonākusi pie lauka līnijām. Lauka līnijas mums ir tādas rasnākas līnijas. Lauka līnijas var būt vairākas. Lauka līnija dod vēl lielāku spēku, vēl lielāku atbalstu. Mēs savā ziņā ieaicinām kādus augstākus spēkus savā zīmējumā. Es gribu justies tā un lūdzu atbalstu. Tā, es to ievilkšu. Lauklīnijas var iet jau pa esošajām. Tās var būt jaunas līnijas, ko mēs ievelkam. Tā. Es ievilku vienu lauka līniju. Es padomāšu, vai man ir vajadzīga vēl viena, sajutīšu, vai man ir vajadzīga vēl viena. Lauka līnijas var būt horizontālas, vertikālas. Lauka līnijas var arī krustoties. Labi būtu ne taisnā leņķī, lai nesanāk mazliet tā kā konflikts. Lūdzu kaut ko vienu, bet kaut kur krustojas intereses. Tā. Man šķiet, ka man pietiks. Un mēs pilnīgi noteikti, kas ir obligāts darbiņš, pilnīgi noteikti mēs arī noapaļojam stūrīšus, tur, kur lauka līnijas krustojas ar mūsu darbu, jo mēs esam ieaicinājuši šos augstākos spēkus savā darbā, lai lauka līnijas kaut kur nekarājas tā kā virspusē, ārpusē no mūsu darbiņa. Mēs integrējam visu kopā, nolīdzinām stūrīšus, tā, lai lauka līnijas piedalās
mūsu saulītes enerģijā, lai iedod vēl lielāku enerģiju. Piskaries kādreiz saka, ka lauku līnijas ir tādas tā kā lielas auglīgas upes, kuras apūdeņo, kuras atnes vēl vairāk auglību, vēl vairāk uztur enerģiju. Vai arī ir sajūta, vai arī tāda līdzība, tā kā augstsprieguma elektrības vadi, tādi spēcīgi, daudz enerģijas tur ir iekšā, un mēs šo enerģiju iedodam savam zīmējumam, saņemam, paņemam, un tāpēc mēs arī nolīdzinām, lai tā enerģija tiešām ieplūst, un nevis aiziet kaut kur debesīs vai garām. Ja izveidojas kādas mazas tādas atsevišķas šūniņas, tad mēs varam arī aizkrāsot, lai tādi mazi pavisam knipucīši nepaliek, jo tas novērš uzmanību no paša galvenā, un mēs jau runājām, tur, kur uzmanība, tur arī enerģija. Man nevajag, lai mana uzmanība novēršas no paša galvenā. Tā, man lauka līnijas ir fiksācija. Fiksācija nozīmē, ka mēs ar tikpat apmēram biezu līniju kā lauka līnijas nofiksējam pašu svarīgāko savā zīmējumā. Kas ir pats svarīgākais, ko es šeit redzu? Fiksēt var jebko. Es ieteiktu šoreiz fiksēt sauli. Tieši saulīti ņemt un nofiksēt ar visiem stariem. Jūs drīkstat darīt arī citādi. Neviens neko nevar aizliegt. Neirografikā tas ir jūsu zīmējums. Bet es gribu izcelt šo starojumu, es gribu saulīti nofiksēt. Tā man ir pati galvenā manā zīmējumā. Un tāpēc es ar biezāku marķieri vai arī vairākas reizes, ejot par to pašu marķieri, nofiksēšu saulītes starus, tā, lai paskatoties uz zīmējumu, jebkurš cits cilvēks arī var redzēt, kas jums bija galvenais, kas bija svarīgākais šajā procesā, šajā zīmējumā. Fiksāciju pēc tam var arī pastiprināt ar krāsu. Tad, kad jūs būsiet pie stilizācijas procesa, stilizēsiet. Stilizācija nozīmē, ka jūs padarāt savu zīmējumu par tādu, kas jums tiešām patīk, par tādu wow. Jūs skatāties un domājat, tiešām, tas ir mans pats labākais, ko es varēju izdarīt. Tātad stilizācijas procesā fiksāciju var vēl izcelt, pieliekot vēl zīmumus vai teksta izcēlējus, atkarībā ar ko jūs strādājat, un vēl padarīt redzamāku. Pagaidām es izdarīšu tikai ar resno marķieri, pāriešu pāri, tā, lai mana saulīte kļūst redzama, lai es kļūstu redzama, jo saule šajā gadījumā ir manas iekšējās sajūtas atspoguļojums, kā es sevi redzu, kā tas ir, kad es esmu sasniegusi mērķi un dodu citiem gaismu. Tā esmu es. Un vēl viens, protams, katru reizi saule iznāk citāda. Ja jūs zīmēsiet sauli citam mērķim, ticiet man, saule izskatīsies pavisam cita.
citi stari, cita forma, citas krāsas, ko jūs izvēlēsieties. Nav divu vienādu sauļu. Pat ja mērķis varbūt atkārtojas, varbūt mērķis ir tas pats vai līdzīgs. Divreiz jau vienā upē iekāpt nevar, tas tāpat ir skaidrs. Saule tik un tā būs citāda, jo jūs būsiet cits cilvēks. Es esmu nofiksējusi sev sauli, es redzu arī ekrānā, ne tikai skatoties uz zīmējumu, es redzu ekrānā, ka saule ir redzama. Es vēl iziešu cauri maliņas nolīdzināšu, jo arī fiksāciju mums vajag integrēt, lai nav tā, ka fiksācija paliek atsevišķi no visa pārējā zīmējuma, apiešu apkārt, paskatīšos, kur man vēl vajag pielīdzināt. Bet atgādinu vēl vienreiz, zīmējumu var papildināt, var uzlabot, sabojāt mēs nevaram, mēs varam tikai uzlabot līdz tam brīdim, kamēr tiešām patīk. Redzu, ko manā zīmējumā vēl vajadzētu izdarīt, un to arī pēc nodarbības beigām izdarīšu. Skaidrs, ka laiks mums jau ir tūlīt pusotra stunda. Ļoti labi esam iekļaujušies, jāatzīst. Man mēdz gadīties, kad es aizraujos, un tad tas iet lēnāk. Es zinu, ko es vēl darīšu. Es pilnīgi noteikti zīmējumu papildināšu ar smalkajām līnijām, tā, lai veidotos 3D efekts, lai telpiskums manai saulē parādītos. Tātad pievienošu smalkās līnijas un pastrādāšu ar krāsām. Uz pašreizējo momentu es savu darbiņu esmu beigusi, un es atgriezīšos pie jums ar seju, un es ļoti labprāt uzzinātu, kā jums ir veicies, kā jūs esat gājuši cauri šim procesam. Tā, kameru noliku, protams, ar lielu troksni, man prieks. Ieslēgšu arī galerijas skatu. Jauki. Tā, tagad ir redzami visi. Varbūt kāds var padalīties. Es zinu, šeit ir daudzi drosmīgie, kuri iepriekšējās nodarbībās ir runājuši, rādījuši savus zīmējumus iepriekšējās reizes. Redzu arī čatā, jā, ko raksta, ka saules starojums ir iedvesmojis. Varbūt kāds var parādīt savu zīmējumu, pakomentēt, padalīties ar sajūtām. Es esmu godīgi runājusi pusotru stundu. Un liels paldies, ka jūs esat ar mani un atbalstījāt. Jā, Dace, tev ir kamera, jā? Parādīs, pastāstīs. Būšu tā drosmīgā. Es, šis ir šodien pēdējais zīmējums, vispār maratons bija ļoti, ļoti aizraujoši un tāds interesants, un man bija visas dienas cauri šis zīmols. Es esmu viņu izzīmējusi cauri, viss zīmols burtiski beidzās. Um, Tas, es pišķiņi tagad esmu uzkārusies, jo es esmu tā kā apstājusies, jo man gribas, um,
Jo tā tēma atkārtojās visos zīmējumos, un tad es jūtu, ka tagad tās gribas savilkt arī ar pārējiem zīmējumiem kopā, tāpēc bišķiņ tāds uzkāriens. Bet vienmēr es arī, ja es jūtu, ka es bišķiņ tā kā apstājusies un es netieku uz priekšu, tad es arī ļauju bišķiņ padomāties. Nekad neforsēju to zīmēšanu, jo, nu, tad kaut kā tas skats no malas izdodas labāk. Šodien es tādu bišķi nesakarīga. Nē, Bet tā ziņā man ļoti iedvesmoja katrs zīmējums un katra forma. Un to, ko es gribēju pateikt, Iveta, liels paldies. Un tieši tā arī ir, kad um, izdodas pašai sevi pārsteigt. Jo es nekad nedomāju, ka man šāda saule tieši sanāks. Tā kā pagaidām vēl tāda ļoti monohroma, bet es arī ļaušos iepauzēties. Man nav tie trīs biezumu, tie flomīši. Es mēģināju visu te rozā krāsā ieturēt, jo es vienā ieliku iekšā to spilgti rozā marķieru, un es jūtu, ka viņš krīt ārā. Un tāpēc es tā kā mēģinu saprast, kas būs nākamais solīts. Paldies, sirsnīgs, par nodarbību. Man ļoti, ļoti patika. Ļoti iedvesmojoši. Paldies, Lās. liels, liels paldies, Dats, par dalīšanos. Es redzu, tava saule ir tāda, ah, saules puķi man atgādināja. Jā, tādu lielu, skaistu, kārtīgu saules puķi, kura dod daudz gaismas. Un tas tās zīmols, kur tu teici, ka iet cauri visam, es saprotu, kāpēc. Jo enerģija ir jūtama no tava zīmējuma. Paldies! Jā, varbūt vēl kāds vēlas padalīties, pastāstīt, parādīt varbūt. Arī tad, ja zīmējums vēl nav gatavs. Dagnija raksta, ka saule vēl nav pabeigta, bet pamati ir ielikti. Paldies, Dagnija, par labajiem vārdiem, un Dagnija atgādināja, jā, par labirintiem. Man būs meistarklase par labirintiem, tas ir transpersonālās psiholoģijas dienu ietvaros, arī Zoomā. Tā gan ir par mazām naudiņām meistarklase, bet ja kāds vēlas piedalīties, tad varat pieteikties uz šo meistarklasi. Iesim labirintos ar pasaku elementiem. Liels paldies, Antra, par pateicību. Labi, ka patika, ka noderēs. Jā, vēl ir kādas pārdomas? Jā, labi. Izskatās, ka visi laikam ir svētdienā jau pēc nedēļas noguruši, zīmējuši un ir citi darbi. Un tad mēs arī varam beigt. Paldies, Lolita. Es arī iešu pabeigt savu sauli. Man arī nav pabeigts. Un es gaidu jūsu zīmējumus īpašajā albumā. Linda raksta, paldies par gaišumu un mīļumu. Sajūtu to jūsu balsī. Man ir pati labākā atbalsta komanda, un tā esat jūs. Jūs esat man atbalsta komanda. Arī Zoomā var sajust šo te atbalstu un saules siltumu. Liels paldies visiem par labajiem vārdiem. Tā, Baiba prasa, kā papildināt ar smalkajām līnijām. Vienkārši paskatieties, kur zīmējumā ir kādas vietas, kur jums šo līniju gribas ievilkt. Varbūt ir tukšas vietiņas. Piemēram, es skatos, ka man šeit, šajā stūrī ir diezgan maz līniju, skaidrs, es ievilkšu šeit. Man vēl gribas kaut kur šajā vietiņā savā ievilkt, man tur ir tās oranžās līnijas, bet ar melnu, ar smalku marķieri ievilkt. Kaut kur apakšā redzu, ka ir tukšumiņi, kur gribētos vēl aizpildīt, vēl ielikt enerģiju. Kaut kur šeit noteikti vilkšu cauri. Smalkās līnijas, tādas pašas nergrafiskās līnijas,
tajās vietiņās, kur šķiet, ka vēl vajag enerģiju un pielikt klāt. Smalkās līnijas nebūs tik nozīmīgas. Viņas nevar teikt maznozīmīgākas, jo visas līnijas ir nozīmīgas, bet tātad tās līnijas būs tā kā tālāk un dos arī perspektīvu. Lūk, tā, es ļoti ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Jā, Bēba saka paldies. Jā, vēl kādi jautājumi? Labi, tādā gadījumā tad beidzam un liels paldies par atbalstu un par kopā būšanu. Lai jums jauka diena un visu labu!